Man tā personīgi bija pilnīgi jauna pieredze. Es izgāju cauri procesam, kurš man nebija pavisam viegls, tā ka tā bija pilnīgi jauna pieredze. Jā, tur arī notika darbības, aktivitātes, kuras arī līdz šim nebiju veicis, kuru rezultāts bija beigās diezgan patīkams. Kas tas bija par rezultātu? Ko tu ieguvi? Es iegūstu skaidrību par saviem profesionāliem mērķiem, jo līdz darbnīcai es ļoti šaubījos, ko un kā labāk darīt, bet darbnīcas noslēgumā es iegūstu pārliecību, kā labāk rīkoties, kad mans nospraustais dzīves ceļš bijis līdz šim pareizs. Es esmu īstenībā jau diezgan daudz izdarījis, un man vienkārši jāturpina tas darīt, vienīgais ar vēl lielāku fokusu un ar daudz augstāku ieguldīšanos. Varbūt tu arī kontekstam pateikt, kas ir tava nodarbošanās? Es ikdienā vadu savu uzņēmumu, kas sniedz programmatūras izstrādes pakalpojumus. Mēs izstrādājam klientiem programmatūru, bet es šobrīd strādāju pie savas jaunas biznesa idejas, un šobrīd man ir ļoti grūti šīs divas pozīcijas apvienot, jo man ir jāvada mans esošais uzņēmums, bet tai pašā laikā man jāatrod laiks un resursi, lai strādātu pie jaunās idejas. Un līdz darbnīcai man bija ļoti grūti šo savienot, jo es nevarēju saprast, kā to izdarīt. Bet pēc darbnīcas es sapratu, ka nekādi shortcuti vai workaroundi nav dzīvē pieejami. Un vienkārši man ir kaut kāds brīdis jāvēlta, lai es jauno biznesa ideju attīstītu līdz tādam līmenim, kad es varbūt varu strādāt pie viņas pilnā laikā. Un es sapratu, ka esošo biznesa attīstību man varbūt nav tik daudz uz to jāfokusējās, kad vienkārši man viņš jānotur tādā līmenī, lai viņš veiksmīgi strādā, bet visi brīvais laiks un resursi jāvēlt jaunās idejas attīstībai. Okay. Tad mentālā ziņā tu ieguvi skaidrību, ko kā darīt, kā sajūtu ziņā, vai un kas, ja ir kaut kas sajūtu ziņā tev mainījies? Es ieguvu mieru, jo tas mieru es iegūtu caur skaidrību, ko darīt. Jo līdz darbnīcai es diezgan iekšēji sevi šaustīju, un tas radīja arī stresu par to, ko labāk darīt, kā no šīs situācijas izkļūt, kad man ir pašam savs uzņēmums, kurš ikdienā prasa savus resursus un uzmanību. Man viņš ir jāvada, bet man ir kaut kāda jauna biznesa ideja, pie kuras gribu strādāt, un es nezinu, kā viņu attīstīt. Tad pēc darbnīcas man kļūst skaidrāks, kas man ir jādara, kā man ir jādara, lai es to mērķi sasniegtu, un tas man uzreiz iedeva mieru un pārliecību par to, kas man ir jādara. Ok, forši. Ja tev kāds draugs paziņā jautātu, Jāni, ir vērts man iet, uz turieni nav vērts, un vispār, ko tur sagaidīt, kas tas tāds ir vispār, kas ir tāda īsā lifta sarunas laikā, ko tu viņam pateiktu? Es noteikti viņam ieteiktu pamēģināt. Tieši dēļ tā, ka tas ir, man pašam personīgi tas bija kaut kas pilnīgi jauns un nepierasts, un tas bija interesanti beigās, bet ja tiešām arī draugam būtu kaut kādi jautājumi, kuros viņš justos iesprūdis un viņš nezinātu, kā no tās situācijas tikt ārā, tad es pieļauju, ka viņam tas arī ļoti palīdzētu konkrētajā jautājumā, un tādēļ es arī viņam ieteiktu to darīt. Jā, jo katrai lietai ir īstais laiks vai nav īstais laiks. Tad tu saki, viens ir tas, ka ir kaut kāda dilemma vai iesprūdums. Starp citu, ko tu ar vārdu iesprūdums domā? Es šajā brīdī tiešām domāju to savu situāciju, kad es esmu starp savu uzņēmumu un starp savu jauno ideju. Un kā nonākt pie tā, kad es varu strādāt pie savas jaunās idejas. Super. Pēdējais jautājums. Tu pieminēji to, ka tev tā jauna pieredze par sagatavotības līmeni vai iepriekšējo pieredzi tavuprāt, kas ir vai nav nekas vajadzīgs, lai no šī varētu iegūt vērtību? Sagatavotība noteikti nekāda nav nepieciešama.
es ieteiktu vienkārši ļauties turēt atvērtu prātu un mēģināt darīt visu pēc labākās sirdsapziņas. Un tad rezultāts varētu pašam būt pārsteigums un diezgan pozitīvs.